Arī Sēkliene. Tā kā, jā, labvakar. Es priecājos, ka visi ir pieslēgušies un viss ir izdevies visiem. Un tad tiešām prieks arī visus šeit satikt un redzēt šeit Zūmā. Varam arī šādi satikties. Un par ko tad mēs te esam sanākuši runāt, jā, par mūsu veselību, par to, kā mums ikdienā ir visādas lietas, vai ne, kas ietekmē mūsu veselību, arī cēloņi, vai ne, visdažādākie var būt. Un, jā, un gribas arī, dalīties ar to, kas tad tiešām strādā un ko tad mēs esam atklājuši. Un man liekas, ka rezultāti, ka tie, lai tiešām paši par sevi runā, ka cilvēki ir gājuši šo veselības, arī šīs koncepcijas un ir izvēlējušies šo ceļu, lai sakārtot savu veselību, lai nebūtu jāstaigā, piemēram, no ārsta kabineta līdz ārsta kabinetam atkal, kur dažreiz arī tas nemaz nav kā risinājums beigās, vai ne, mūsu veselībai. Un es priecājos tiešām par cilvēkiem, kas izvēlas šo ceļu, un arī visvairāk ir prieks par rezultātiem un par šo atgriezenisko saiti. Un tāpēc es došu vārdu šobrīd Marijai. Paldies, labvakar visiem! Gribu pastāstīt par vienu pilnīgi zibenīgu rezultātu, ko man nācās piedzīvot viena produkta prezentācijā, konkrēti taurīna produkta prezentācijā Koraļu klubā. Man bija atnākusi līdzi māksliniece, kas arī šad tad lieto kaut ko no koraļu produktiem, bet pārsvarā ļoti minimāli. Viņa bija atnākusi savā dzimšanas dienā un tieši reklamēja un stāstīja par taurīnu jaunu produktu. Un pat cik viņai tajā dienā bija dzimšanas diena, pasākuma vadītāja, viņai uzdāvināja 3 kapsuliņas, pārējiem iedeva pa vienai pamēģināt. Lūk, un viņa, kā saka, ieņēma šīs 3 kapsuliņas, un viņa prezentācijas beigās jau varēja liecināt. Viņai, kā māksliniecei, ļoti svarīgi ir acis un acu gaisma un viss pārējais. Un viņai jau labu laiku bija acīs kaut kāds tāds melns punktiņš, kas traucēja. Un viņa pēc 3 kapsulu ieņemšanas, tas punktiņš pazuda viņai. Un tas bija tāds zibenīgs rezultāts vienā dienā. Lietojot 3 kapsulas taurīna. Kaut gan taurīns jau ir vairākām lietām, bet viens no, kā saka, viena tā īpašība, ka viņš arī aciņām palīdz. Un tad tiešām tam cilvēkam nostrādāja zibenīgi šis. Kas attiecās par mani pašu, man tieši Koraļu klubā ļoti svarīgs produkts ir grifonija. Jo man ir nervu sistēma, par kuru man vairāk jāpadomā pašai. Un ļoti priecājos, ka šis produkts grifonija ir, ja kaut kāda mazliet trauksme sākas vai kaut kāds nemieris ir, un ieņemot šo produktu, pilnīgi viena kapsuliņa un viss, un šī trauksme aiziet, un tu vari pilnvērtīgi darboties. Tātad, šie 2 tādi rezultāti. Paldies! Paldies, Marija. Man liekas, ka tie ir brīnišķīgi rezultāti. Un par to taurīnu tiešām tā, ka uzreiz tik ātrs rezultāts var būt un cik brīnišķīgs produkts, ka viņš iedarbojās uz to vietu, tad tieši tur, ka tas varbūt tajā brīdī ir tik ļoti vajadzīgs. Jā. Un kā nākamo, es došu vārdu Skaidrītei. Skaidrīte, jā, laikam mikrofoniņš. Man viņš abaļā. Tagad viss ir kārtībā. Dzirdi mani, ja? Labi. Tikko svaigu tādu liecību, ja? Vienkārši es tā no mājas gāju laukā un netīšām satiku tādu kaimiņu, kas aizbraucis bija projām un jābrauc ciemot pie savu brālīti. Un es viņu satiku, un viņai esat 9 ja?
no jauna cilvēka viņš bija pārvērties par vecu salīkušu večuku. Un tad viņš man izstāstīja savu stāstu, ka viņš vairāk negrib dzīvot, ka 7 mēnešu laikā viņam ārsti ir to veselību tā sabojājuši, ja, kad ārsti tagad plāta rokas un saka, mēs nekā nevaram palīdzēt, ja. Viņam bija izmetušās, viņš gulēja slimnīcā, un es tā sapratu, ka viņam tur deva ļoti daudz visādu veidu antibiotikas. Vienas nepalīdz, otras, trešās. Un tad viņam izmetās uz rokām un uz kājām milzīgas čūles, tādas lielas, rokas sarkanas, un viņas no sāpēm sāpēja, un kājas arī ļoti sāpēja. Viņš nepastājāt neko. Sāpes. Tieši tajā liktenīgajā dienā viņu saka, un uzreiz mums jāgavā Sandriņa, un es viņu momentā brīva bitiņa un aizvedu pie Sandriņas uz diagnostiku. Sandriņai izskatīja, izrakstīja viņam visādus mūsu korajam preparātus, un viņš viņus lietoja cītīgi, kā domājiet, tās šūlas uz rokām sākām dzīvi kopā tikai mēneši. Un arī uz kājām sāka veidoties sadzījumi tādi, kad viņas vairāk neuzliesmoja, nebija čūlainas, viņas sāka lēnām, pazust, ja? Sažvā un pazūd lēnām. Un tā tagad ir jau 2. mēnesīs, un viņš atkal bija uz dieviņu, atkal izrakstīja citus mūsu korāļa produktiņus, un viņš tagad ir priecīgs un laimīgs. Tāda liecība, ka cilvēks bija galīgi izmesis, ja, tā, ko dakteri ir izdarījuši, un tagad neko nevar palīdzēt, ja, 1. grupa viņam invalīds. Un tagad, būtībā mēnešu laikā viņam pacēlās tā veselība, pateicoties mūsu korāļu produktiem. Tur arī bija labvēlīgās baktērijas, ļoti bija jālieto, tāpēc, kad lietojot antibiotikas noteikti tam visa mikroflora, visam bija galam, jā. Tā kā tikko svaigs tāda liecība. Pat es ļoti cenšos lietot hilaronu, kolagēnu, tādas lietas, kas palīdz saviem aciņām. Tas man ļoti palīdz. Jo man bija sasarautas, pateicoties kolagēnam, es izārstēju šīs saites, un viņas man vairāk nesāp. Tāda man 2. liecība šiem korāļu produktiem. Jā, Liene? Man te tā sāka līt mašīnā, kas knapi dzirdu, bet es rezultātu tiešām tiešām brīnišķīgs izcils rezultāts šim jaunajam vīrietim, kuram bija tik traki, jā, un brīnišķīgi, jā, ka mums arī ir iespēja aiziet pie šīs bakterītes un arī tādā veidā var šī sakārtot savu veselību, bet arī tālāk es došu vārdu Evitai, kas vairāk padalīsies tieši par šīm programmām, par šiem produktiem, kāpēc tas ir tik svarīgi iet sistemātiski un soli pa solim, lai dabūtu šos savus rezultātus. Evita. Jā, paldies visiem, kas dalās un stāsta, jo, ziniet, tas iedvesmo. Un, manuprāt, pagaidām pievienojas vēl cilvēki, jo, ziniet, kas var būt skaistāks par to, ka šeit uz zemes ir laimīgi, veseli cilvēki. Un ja mēs esam veseli, ja mēs esam laimīgi, apkārtēji arī tādi pārtop, ja? Tāpēc jau saka, vispirms savu teritoriju savāc sakop un pēc tam pārējo pasauli, ja? Un tieši tas pats ir, mēs esam kā dārs, un mums ir tik svarīgi sevi kopt, sevi veidot, sevi pilnveidot, ja? Un tāpēc arī ļoti priecājos, kad ir šādi te mums produkti, ko ir ārsti un zinātnieki izveidojuši. Tas nav
parasts produkts, kas stāv veikala plauktā. Te ir milzīgi liels ieguldīts darbs, ja? Un tāpēc par to ir ļoti jāpriecājas un jāpateicās. Šie visi rezultāti tie nav visi cilvēki, tie rezultāti ir milzīgi daudz, un tie jau ir 25 gadi pasaules tirgū, šie produkti pieejami, līdz ar to arī šie te rezultāti. Un cilvēks jautā, ar ko tas sākt? Man tur tas, ko man darīt, ja? Tāpēc ārste ir izveidojuši šo te veselības koncepciju. Tātad ir pamatā 5 soļi. Pirmais solis ir organismu padzirdīt, tad ir attīrīt, tad ir pabarot tikai, un tad ir aizsargāt šīs te šūnas, un tad, protams, ārējā, kas ir mums šī te gan labvēlīgā un dabīgā ķīmija, kas ir ar ko mēs varam mazgāties vai vēl, ja? Kā piemēram. Un ārsti ir izveidojuši jau gatavas programmas. Mums nav par to jāuztraucās, ko man no rīta, ko man vakarā, vai kā es, lai to rezultātu iegūstu. Un kā pirmā mums programma ir detoks, vai jeb detoks plus spēcīgāka programma uz mēnesi, kad mēs atveram šos te izvadu orgānus, ja? Sakārtojam, lai neizsitās kaut kas uz ādas ārā, vai, teiksim, mati nekrīt laukā, ja tas ir signāls, ka mums izvadu orgāniem ir palicis grūti. Otrais solis, tad mēs kārtojam arī jau organisma vidi, lai nelūgtie viesi mums neiedzīvojas, tad parazīti mūsu organismā, vai baktērijas, vai sēnes, ja, un stiprinam matus, stiprinam ādu, ja, un tad trešais solis, jau mēs varam tik līdz zarniņām, un tad attīram mūsu šo te zarnu traktu, ja, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šeit mēs arī redzam, ir pakas, šādās te pakās ir salikts viss, katrai mēnesītim sava. Ja, un kopumā tās ir 3 pakas, 3 mēneši, un pēc tam jau mēs varam individuāli kursu izveidot, mēs tieši individuāli tev, lai sasniedz savu rezultātu, ja, vai, teiksim, mēs varam arī šūnas pabarot, ir nutripaka, ja. Tā kā patiesībā viss mums ir dots, tikai viens jautājums, vai tu gribi būt veselāks, vai tu gribi smaidīt vairāk, vai tu gribi enerģiju iegūt vairāk, ja? Un tas ir arī viss, jo, kā jau mēs zinām, no mums prasa visu. Mums darbā prasa būt enerģiskiem, mums darbā prasa papildus slodzi paņemt, izdarīt to, smaidīt vienmēr, ja? Bet kā to var izdarīt, ja visur, kur ņem no tevis, ja? Visur kaut kur pieprasa, tad mums jāparūpējas, lai mēs saliekam atpakaļ visu, un arī, kā Marija teica par šo te mūsu nervu sistēmu, ja, ka tā tiešām graujoši bojājās, jo mums vide ir kāda ir. Tāpat izējam uz ielas, mašīnas ir tik daudz, kādreiz viņu nebija tik daudz, mums visu laiku ir jāuzmanās, visu laiku ir jābūt tādā tonusā, ja, kas, kur, kad, ja, un līdz ar to mums arī brīnišķīgi produkti kā grifonija, kas ir nervu sistēmai, dabīgs, nerada pieradumu produkts, ja, fantastiski strādā, ja, uz nervu sistēmas kā palīgu, ja. Tātad augasēklas, vai no brīnišķīgi, ja. Tā kā ir, ja kādam interesē, droši jautājiet, jo, saprotiet, ir arī dakteris Andra Kalniņa, kā mēs minēja, ja, mums skaidrīta, ja, ka jā, ja ir individuāli, ja tu vēlies konkrētāk zināt, kas notiek tavā organismā, mums ir arī individuāli pieeja, ja. Tā kā katram ir savs ceļš, un katram šis organisms arī ir citādāks. Tā kā tā, Liena, vārds tev. Jā, paldies, Evita, ka tu izskaidroji par to. Un, jā, un tagad es gribētu dot vārdu Dainai. Labvakar. Vai šajā laikā mani sadzird? Jā. Labvakar. Nē. Labvakar. Mani dzird vai nē? Dzirdam, droši runā. Nu jā, man arī tagad līst tā pamatīgi. Nu, ko lai es saku? Man ir tik daudz produktu lietošanā, un es par to priecīga, kad es pat nezinu, vai visus saukt vai nesaukt. Mans dzīves stāsts tāds īstenībā, kā jau es iepriekšējā sarunā teicu, kad es saslimu, un pēc ilgiem laikiem vispār saslimu, jo īpaši neslimoju. Nu, lūk, un tad es iznācu no slimnīcas, un vainas man bija vairāk laikam, kā es iegāju tai slimnīcā. Un pie ģimenes ārsta aizēju un saku, tādu un tā mani
pirmā pazīme, kas bija, man mati izkrita. Ļoti, ļoti. Nu, un dakteri man, saka tā, laikam dzels preparāti jāpadzer. Nu, protams, tās kapsuliņas vispirms jau dārgas, un otrām kārtām viņas nemaz neuzsūcās visas, kas tiek iedzerts. Nu, rezultāti nekāda. Nu, lūk, un nerunājot vēl par pārējām vainām un sajūtām. Āda sausa, nagi lobās, lūst. Nu, vienmēr sakot. Nu, tad Evita saka, nu tad Sandra Kalniņa, vai tu nevarētu tur aiziet, es pretojos. Atklāt sakot, nē, būs jau labi, man teica, ka viss būs kārtībā. Veselīgs dzīvesveids, labs uzturs un tā tālāk. Nu, es nesūdzos, ka man tas dzīvesveids būtu slikts, bet tie produkti, ko es ēdu, nav jau vairs, nav kā kādreizīt. Nu, lūk, un īsāk sakot, es aizgāju pie Sandras Kalniņas. Un noskaidroja visas savas veselības problēmas vienā reizē, kur man doktora ģimenes ārsts sūtīja pie neirologa, pie dietologa un tā tālāk, pie visiem logiem, kur vispār var. Bet, ziniet paši, kā tikt pie viena, pie otra, mēnesi gaidi vēl, un katrs kaut ko iesaka, bet, rezultāts, es zinu, kāds ir rezultāts, ka viens pie otra, bet nekā. Lūk. Un man doktorīte izraksta individuālo veselības to programmu ārstniecības, un, lūk, un es sāku lietot. Un ko? Vispirms par matiem. Kolagēns, dzels preparāti, cinks un tā tālāk, un kas ir kalcijs, un viss tik skaisti, precīzi, kas uzsūcās, tas rītā, tas vakarā jālieto, tas pa dienu, burvīgi. Un nedēļas laikā man ir ezīts galvā. Tas nozīmē, sāk augt mati. Man prieku neizsakāmi uzlaboja, garastāvokli un prieku un tā tālāk. Un tad, protams, arī grifoni, kas ir ļoti laba, un nervu sistēmai un tā tālāk, jo viss jau tas ir saistīts, un viss stress un pārtika un tā tālāk. Bet tātad to es visu lietoju. Akna arī ļoti sliktā stāvoklī bija, nieres tāpatās, un visus tos produktiņus, es viņus nenosaukšu. Jūs jau ziniet, kādi viņi tur ir, un tā tālāk, tād vienvārds sakot, tikai labas atsauksmes, labi rezultāti. Un vēl ko es sev varu palielīt, ka es dzeru regulāri un iesaku visiem. Un tas ir arī viens no pamatiem, ir tā regulātāte, jo tad, kad es eju atkal pēc 2 mēnešiem, kā man nosaka doktorīte, tad tos rezultātus atkal salīdzina ar FOL metodi, tā es to saprotu, ka viņš sauc vai ne, Evita, tā ir. Lūk, jā. Un salīdzina, jā, nervu sistēma, jā, man bija vairāk stresa, labi, akniņa, nav pasliktinājušies rezultāti, bet turpinam. Nieres, jā, es tur atkal caurvējā, vai tur salocīsies, arī, es jau, protams, tinu filmu atpakaļ, ka neesmu ievērojis arī tādas fiziskas vai teiksim, arī citus aspektus veselības uzlabošanai, bet viss, nekādā gadījumā tas ne mīnusos. Viss ļoti labi, bet tikai, varbūt ka kādu procentiņu. Tas ir tikai, manas vainas pēc, bet līdz atkal turpinu lietot, un vienkārši es esmu sajūsmā, un ko ģimenes ārsts saka, kā tad tā? Redziet, labi, ka es izrakstīju to preparātu. Jā, labi, es, ko man piekrist, jo viņa jau neatzīs, kā jau, ko lai dara, un viņiem ir savas metodas un savu farmaceitu padarīšanu, mums ir savējā, un es tikai iesaku visu to, ko es lietoju, ko doktorīte ir arī izraksta jums,
un tikai laba veselība, izturība un būs labi. Nu, vienmēr sakot tā īsāks. Nu, es vēl par katru produktu es noteikti nestāstīšu, arī laika nav, bet tas viss kopsumā, vienkārši izcili. Paldies! Jā, paldies Dainai. Man liekas, ka brīnišķīgs rezultāts un brīnišķīgi, kad iegūt tādu risinājumu un atrada to ceļu un noticēja beidzot Evitai un varēja aiziet pie šīs daktarītes un sakārtot savu veselību. Un man patīk šeit noteikti tas, kad skatās uz kopumā, uz organismu, nevis uz vienu atsevišķu daļu. Tas notiek jau arī šūnu līmenī, var atbalstīt organismu. Bet tagad es pārdošu Sintijai. Sintijai pirmo reizi ir Zoomā vispār, tāpēc viņa mēģinās tagad ieslēgt šo te mikrofoniņu. Kamēr Sintija mēģina, tikmēr es pastāstīšu pāris rezultātus. Labi? Gribēju padalīties, ko man te raksta, jo daži nevar tikt šobrīd arī šajā Zoomā. Dēļ laika apstākļiem vienkārši. Tātad būtība ir tāda, ka viena sieviete, kurā piedzemdēja bērniņu, viņai bija uz sejas tādi brūni pleķi un pilnīgi kā ūsiņas, jā, tādi plānkumi. Nu, ko darīja visu, smērēja visu kaut ko uz sejas, bet nekā. Tad attīrīja organismu, sakārtoja aknu darbību un es jums varu padalīties, fantastisks bija rezultāts, jo bija tāda situācija, ka šis te rezultāts bija tāds, ka viss no tās sejas pazuda. Iedomājieties, tie plankumi pazuda, ūsiņas arī vairs nebija. Jā, meitene bija tik laimīga, tik priecīga, jo tomēr, ziniet, kā bērnam taču viss ir iedots, jā, no sevis, un tik žēl, kad ir, jāstaigā tādā veidā, jā. Tā kā tas arī tāds brīnišķīgs rezultāts. Tāpat arī par psoriāzi, man te ir meitene, jā, kura nav šobrīd Zoomā, psoriāze. Cīnījās ļoti daudzus gadus. Visu, ko mēģināja, visādas ziedes, visu kaut ko. Bet tad ir mums arī tāda brīnišķīga programma, tieši pret sēnīšu programma, pret psoriāzi tieši, jā. Un ticiet vai nē, šī psoriāzi ir pazudusi. Un vēl viena sieviete, kur arī bija psoriāzi, viņa vēl stāstīja, jā, Dace, jā, vārdā, kurai tikai palicis tāds mazs punktiņš uz kakla, kā zīme, kad viņai bija šī psoriāzi. Jo viņai visa galvas āda bija noklāta, visa šīm zviņām, ar šīm sausumiem, jā. Niezoša un arī radosi mediķis, bet nekādīgi to nevarēja palīdzēt. Viss tika izmantots, viss, jā. Un redziet, cik brīnišķīgs rezultāts, vai ne? Tā kā tas arī ļoti, ļoti priecē. Nu, ko, Sintī, varbūt pamēģini pieslēgties? Sintī, dzird mūs? Laikam būs kādu reizīti jāpamēģina. Jā, un tūlītās vēl viena meitene pieslēgsies arī, tad laikam tūlītās padalīsies. Tā kā brīnišķīgi rezultāti, jā, un šī te veselības koncepcija, vai nu arī individuāla pieeja pie šīs te daktarītes, ar ko mēs sadarbojamies jau 20 gadus, jā. Un ja man cilvēks jautā par šo te daktari, nu kāpēc viņai, jā, tikai tāpēc, ka es varu pateikt godīgi, citi ārsti mācās no viņas. Tā kā mums ir bijušas lekcijas, kur šī te daktare vada, es paskatos, pagriežu galvu, kur ārsti sēž, un viņi visi vispār nepaceļ galvas, viņi visu laiku raksta šajās kladēs šo te informāciju. Jo šīs te zināšanas nav tikai, nav tikai, teiksim, tādas, kā piemēram, tikai tas, kas ir tradicionāli medicīnā, bet viņi ir sevi lauzusi, viņi ir mācījusies un guvusi šīs te zināšanas arī no ārpuses. Liene, vārds tev mirklītī, jo man jāpievieno cilvēciņš tūlīt būs. Jā, es arī varbūt varu padalīties mazliet ar savu rezultātu. Jā, kur jau minēju arī šo griponiju un tādus produktiņus, kad man arī bija šie mājmācību bērniem, es arī esmu 5 bērnu mamma, un šis bērni jāmāca mājās, kas nebija viegli. Un bija tā, kad tie nervu gali tā kā kuņudēja iekšā, kaut kā tāda vainas visu laiku uz nerviem bija. Un es aizgāju toreiz uz to korāļu veikaliņu un teicu, ka man kaut ko vajag, es nevaru vairāk.
Un tad man iedeva arī šo griponiju, jā, un es atceros no pirmās kapsulītes, kad es viņu iedzēru, man momentā viss nomierinājās, ritīgi tik labi palika. Un es jau 7 gadus šos produktus pazīstu un lietoju, un arī organismā esmu attīrījusi. Un arī bija, ka tā man nebija enerģijas, bija tāds ļoti nogurums no rīta, jau pamodos, jau nogurusi, galva bieži ļoti sāpēja. Un tad tagad es varu teikt, ka man ir enerģija, man liekas, 24/7, iet. Bet nav tā, ka, miegs tā kā nenāk. Protams, miegs nāk un cilvēcis, protams, tas ir normāli, ka tev ir kaut kāds sagrums, bet tas vairs nav tāds pārgurums, ka tu nevari piecelties vai ka tu nespēji vispār dienu izbilst normāli. Un arī par kolagēnu arī man ir stāsts, kad man sāpēja locītājs, ļoti tā kā arī muksla iestaļa, un es domāju, nemanu to kolagēnu mēģināt. Arī to es izdzēru, un īstenībā man pēc otrās pudelītes man pārgāja visas locīto sāpes, un līdz šim brīdim man viņas atgriezušās, tā kā jūtos tiešām ļoti labi. Arī eju pie šīs dakteres, un arī man raksta programmas, un man ļoti patīk, un es tiešām to iesaku no sirds, jo man ļoti patīk tādas pārbaudītas lietas, un lietas, kad es zinu, ka viņas arī strādā, jo es pati viņas lietoju. Tā kā tas būtu mans īstais stāsts. Paldies, Liene. Lūk, beidzot sagaidījām arī Irēnu. Vārds tev un īsi varbūt komentārs, vai jums tur viss labi? Jā, mums tikko pagāja garām tas negaiss, bet bija tāds, bija bailīt uz to brīdi, jā, jo, krusta bija mums te pamatīga. Man vēl te jumta logi, man likās, ka izsatīs visus logus ārā, bet, visi garām, cerams, ka apakaļ vairs neatnāks. Jā. Es par savu pieredzi pastāstīšu. Man tā kā daudz gadus ir mocījusi psoriāze, no gadiem 18 jau, man teiktās ir jau 38, tā ka daudzus gadus man šī psoriāze ir mocījusi. Un tagad es iepazinu koraļu produktiņus, tad šī situācija palika labāka. Bet nebija tā, ka momentāli man tur viss nogāja. Un tikai pēc laika es sapratu, ka nedara tikai produktiņi, ka vajag viņus kombinēt ar pareizu uzturu. Ja, jo viens otru tas papildina. Jo savādāk sanāca tā kā atburtais no lokas, kā es sākumā darīju, ja, kad es ēdu visu pēc kārtas, ja, un tad un lietoju pusot to skudru koku, un to lucerniņu, un ko tur vēl visāds programmiņas vēl es lietoju. Un viņš tā kā tīra, bet tie pašā laikā viņš tā kā piesārņo. Ja? Jo psoriāze ir šī sēnīte, kas barojās no uztura, kuru mēs ēdam. Un vienkārši vajag izslēgt visu to, no kā barojās sēnīte. Ja? Tas pirmkārt tas ir cukurs, ja tie balto miltu izstrādājumi, tas ir cieti saturoši dārziņi, piemēram, kartupeļi. Ar augsts, un domāju, kas vēl bija tāds. Principā arī viss, kas arī satura šo te glutēnu, ja, jo tas ir tā lipīgā viela, kur arī šī sēnīte barojās. Un, ja to visu izslēdz ārā un plus koraļu produktiņu klāt, tad rezultāts noteikti, kad būs jebkuram, ja, tas ir tāpat kā man. Es tagad jau tā diezgan stingri šo diētu ieturu, un es arī pat neatgriežos pie šī iepriekšējā uztura. Es kā esmu sākusi ēst, ja, kad izslēdzu visus šos kaitīgos produktus un plus vēl šos koralīšus palietoju. Bet tās jau var vien mazāk, es viņas palietoju, es šeit tā periodiski palietoju. Bet, pagaidām man šī psoriāze nav, un es ļoti ceru, ka arī viņa man neparādīsies. Un, protams, arī svarīgi ir arī šis dzīves stils ikdienā, ja, jo bieži vien šīs ādas slimības, ir īpaši psoriāze, ekzēma, tā rodas tieši no stresa, no kaut kādiem pārdzīvojumiem, no depresijām, ja. Un no tā arī tas rodas, jo stress arī ir galvenais, kas pieskābina organismu, ja? Un skābā vidē arī šīs sēnītes sāk vairoties. Un tā, ka mums ir jābūt arī pozitīvi domājošiem, mums ir jāatpūšās, mums vajag izdomāt kaut kādus relaks pasākumus katru dienu, ja, lai kaut kādus hobijus, kas mums tā teikt, nervus un sistēmu palīdz, tā teikt, visu uztvert, tā teikt, mierīgi, ja? Un tad plus vēl uzturiņš un šie produktiņi, un tad rezultāts būs, tā teikt, noteikti ikvienam. Paldies!
Paldies arī Irēnai. Šādu man liekas arī bija rezultāts. Un jā, ļoti, ļoti patīk dzirdēt šos stāstus, ka cilvēki ir ieguvuši un var dzīvot tādu pilnvērtīgu dzīvi pēc tam un sakārtot savu veselību. Un man patīk, ka šeit notiek solīti pa solītim, ka tas nav kaut kas tāds drastisks, ka tavu dzīvē netiek kaut kas atņemts vai noņemts, bet šo veselīgo dzīvesveidu varam mēs sākt tā pakāpeniski un tā lēnām. Un tas nav par kaut kādām badu vai par kaut kādām, nezinu, varbūt citi pat baidās, varbūt, kad organisma attīrīšana tur caurējas un vēl visādas lietas, ka tas nav nemaz stāsts par to, ka tas tiešām ļoti saudzīgi un labi mēs varam sakārtot savu organismu ļoti lēnām un pa solītim vien. Un tas ir tā kā man jau patīk salīdzināt ar to dārzu, ka tas tā kā, ja mēs gribam dabūt rezultātu labu dārzā, lai mums izaug bagātīga raža, mēs uzrašinām dobīti, mēs to augsnīti uztaisam, ja, un tad mēs tur varam šīs sēkliņas mest tāpat mūsu organismā. Mūsu organisms arī jāsakārto, tā labā vide tur jārada, un tad mēs viņu piepildām ar tām labām vietām, un tad mums ir vislabāk. Paldies, ka jūs bijāt pievienojušies, un lai jums visiem ir tiešām skaists vakars un mierīgs, bez negaisiem, jā. Tā kā visu labu tagad. Tā, paldies!